Sveiki! Šī atkal ir kārtējā reize, kad gribās padalīties ar kādu domu graudu, kas saistās ar kalpošanu. Un iepriekšējās divās reizēs mēs skatījāmies, ka vēstulē Efeziešiem, piemēram, ir rakstīts, ka Dievs ir devis 5 dažādas kalpošanas dāvanas, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Tad tur ir apustuļi, tur ir pravieši, tur ir evaņģēlisti, gani un skolotāji. Un mēs skatījāmies, ka mērķis nav kalpošana kā tāda. Mērķis ir, lai mēs, kas esam kalpošanā, sagatavotu citus. Mērķis neesam mēs kalpotāji, tā skaitā es, kas arī esmu kalpošanā, mērķis ir tie citi. Un tagad gribu pasties vēl vienu rakstu vietu. Un tā ir ebrejiem vēstule 13. nodaļas 17. pantiņš, 13-17. Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība, lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūsdamies, jo tas jums nav derīgi. Vai ne? Un te ir diezgan garš pāns, daudz varētu runāt, bet ievēro tas, kas šeit ir, pirmā lieta, tad viņš saka, paklausiet saviem vadītājiem. Kaut mēs saprast to vārdu vadītājs vispār. Kaut mēs saprast, ko nozīmē vārds vadītājs. Bieži vien, tad, kad ir kaut kādas pat, kad cilvēks meklē darba vietu, tad parasti, ja tu neesi izmisumā, tev ir svarīgi, kāds ir vadītājs. Ne tikai, ko šī kompānija ražo, bet tev ir svarīgi, kāds būs tavs vadītājs. Kā tiešais priekšnieks, teiksim tā, kāds viņš būs. Un ir tādi vadītāji, pie kuriem negribās strādāt. Un tāpat laikā ir tādi vadītāji, kur visi meklē darbu. Savulaik gadus atpakaļ mēs bijām kādā redzamā Latvijas programmēšanas uzņēmumā. Un viņš teica, ka no darbinieku aptaujas viedokļa šis uzņēmums ir numur 1, jo visi meklē darbu pie viņiem. Kāpēc viņiem bija izcili superīgi vadītāji. Un šeit ir teikts, paklausiet saviem vadītājiem, nesiet padevīgi. Kāpēc? Jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm. Viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm. Citiem vārdiem vadītājiem, ja mēs runājam par kalpotājiem, vai tas ir gans vai kāds cits kalpotājs, tad viņi ir nomodā par dvēselēm. Tas nozīmē, ka šiem kalpotājiem būtu jādomā par to otru, kuru man ir jāsagatavo. Man būtu jādomā, man būtu jārūpējas par viņiem. Redzi, vadītājs nav tas, kur uzceļ uz pieminekļa un visi nāk klanīties. Tas nav vadītājs, tas nav labs vadītājs. Ja jūs apmeklējat vadīšanas, kursus, tad jūs ievērosiet, ka viena no daudzajām niansēm, kas raksturo. Piemēram, ja tagad ir kaut kāds panākums mūsu kolektīvā, tad ir kādi vadītāji saka, tāpēc, ka es tāds labs, tāpēc, ka man viss sanāca, skatieties uz mani, te ir mani ordeņi. Bet ir cits vadītājs, kurš saka, tādā pašā situācijā, mēs sasniedzam, tāpēc, ka man ir tik kolosāla komanda. Viņi ir tie, kas to sasniedz. Viņi ir tie. Kā tev šķiet, kurš bija labs vadītājs un kurš nē? Un tad, kad ir problēmas, tad ir ties pirmais vadītājs saka, viņi tam, tie cilvēki nekam neder. Bet otrais vadītāja tips saka, tā ir mana kļūda. Tā ir mana kļūda, kad mums ir problēmas. Un redz, ka šis otrais vadītāja tips, kad jālepojās, viņš lepojas saviem cilvēkiem, kad ir jāsaka, ka ir problēmas, viņš saka, tā es esmu kaut ko salaidis greizi. Šis ir tas, pie kura gribās strādāt. Šis ir tas, kurš ir nomodā par šīm dvēselēm. Un paklausīt šādiem vadītājiem nav grūti. Jā, tas vienmēr mums ir miesa, vienmēr tas prasīs kaut ko, bet tas nav grūti, ka tagad jāpiespiežās, ka tagad ir lielais oktobrs un mums jāiet ar puķītiem pie pieminekļa. Nē.
Un te ir rakstīts, ka viņi ir nomodā, kam būs jādod atbildība. Tur grieķiski, oriģināla tekstā ir teikts, ka šiem kalpotājiem, ja vadītājiem būs jādod vārds. Būtiski teica, jādod vārds. Tas nozīmē jāatbild. Tad mēs kā vadītāji, mēs nonāksim kaut kādā, nezinu, kāds grib to saukt par tiesas dienu, kāds par atskaites, vienkārši atskaites došanas brīdi, un mums būs jādod atskaite. Ja tu esi vadītājs, tu neesi tā kā tāds pusdievs, kas lido virs zemes kaut kur, un tev šīs problēmas, kas tev apkārt vispār neskar. Nē, tieši tevi, tāpēc, ka tu esi vadītājs, tieši tevi izsauks, lai dotu atskaiti. Tev būs jādod atskaiti. Un nederēs šitais attaisnojums, viņi jau nekam nederēja. Šitais nederēs, tas neies cauri. Tāpēc mēs iepriekš skatījāmies, kad mums kā kalpotājiem, kas mēs esam vienlaikus vadītāji, mums kā kalpotājiem ir viens dievišķs mērķis. Kāds tas ir? Sagatavot citus. Nevis skaisti sludināt, nevis vienmēr būt pirmajiem. Mums ir mērķis sagatavot citus. Es neesmu mērķis. Saprot, es neesmu dievišķais uzdevums. Es tas neesmu. Mans uzdevums kā kalpotājiem ir sagatavot to otru. Tas ir mans galvenais uzdevums. Un tāpat laikā, protams, esmu nomodā pats par sevi. Un tālāk ir teikts, lai šie vadītāji to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi. Un te ir tas moments, kad ja mēs uz šiem te kalpotājiem, es nezinu, varbūt esmu tik ļoti dīvains un man ir kaut kāds dīvains priekšstats, bet bieži vien, kad šie cilvēki, kas nekalpo, kam nav tā privileģija tur vienmēr būt priekšā un dalīties ar vārdu, kad mēs bieži vien to redzam, ka tas cilvēks, un viņa tā sludināšana ir kaut kāda viņa pašizpausme. Mēs bieži vien uztveram arī no kalpotāja puses, ka mans mērķis ir vienmēr sludināt vai mācīt. Sludināt vai mācīt, mācīt vai sludināt. Un tas ir tas, kas ikdienā notiek dievkalpojumos. Ikdienā tā arī notiek. Ir slavēšana, tad ir došana, es runāju par harizmātiskiem, varbūt tādiem, un tam līdzīgām sapulcēm. Un tad ir tas, ko mēs saucam par vārds, jeb sludināšanu. Tas notiek ikdienā. Bet ja šī sludināšana ir manis kā kalpotāja izpausme, manis izpausme, ko es meklēju, kā man izpausties, tad atbildību no manis nevarētu prasīt. Ja šis būtu dievišķais mērķis izpausties Kasparam kā vārda skolotājiem, tad no manis nevarētu prasīt atbildību par tiem pārējiem. Saproti? Jo man taču nav nekādas darīšanas gar viņiem. Es taču mācīju, es taču sludināju. Kāds klausījās, kāds neklausījās, viņi paši vainīgi tālāk. Protams, ka mums katram ir sava atbildības daļa. Bet mans mērķis, kā gudram vadītājam, ir sagatavot citus. Mēs bieži dzirdam vārdu komanda priekšā un komanda pakaļ, arī pasaulē. Komanda. Mana komanda to sasniedz, mana komanda šito. Vairumam, ļoti daudziem, es teikšu tā, ļoti daudziem, kas šitā te stāsta, viņiem nav ne mazākās nojausmas, kas komanda ir. Kāds no savulaik kādos kursos, kur māca tieši vadīt prasmes. Un šis cilvēks, kas ar milzīgu pieredzi mūs pasniedz šos te kursus, kas mēs paši jau esam vadītāji, un es vienā pārtraukumā piegāju pie viņa personīgi un sāku runāties un stāstīju savu pieredzi un savu pieeju, savas pārdomas, un viņš pateica tādu frāzi, viņš teica, jā, es arī patreiz savā darbā, tur tajā kolektīvā, kur es esmu, man ir tieši šī te doma, vai man veidot komandu, lai to mērķi sasniegtu, vai izbraukt uz individuālajiem talantiem. Un iemesls, kāpēc viņš tā šaubījās, jo viņš saprata, cik milzīgu darbu prasa, lai izveidot komandu. Tas prasa milzīgu darbu. Un šis ir tas mūsu mērķis.
Atcerieties, mēs runājam par savām sapulcēm. Ja es kā vadītājs neesmu mērķis, mērķis ir tie citi. Mīļie draugi, tas ir Dieva vārds. Es to nesaku. Es varu nepatikt. Laipni lūdzu, bet Dievs saka, ka mans Kaspar, tavs uzdevums un tavas žēlastības dāvana kā skolotājiem ar vienu mērķi sagatavot citus. Sagatavot citus. Un šī ir visneefektīvākā lieta, ko es varu darīt. Es patreiz runāju, tas, ko mēs sauktu par lekciju skolā. Par lekciju. Bet man nav patreiz cita veida, kā aizsniegt jūs. Bet tas ir tas, kas man iekšā, sagatavot citus, jo es redzu, kas jau notiek Latvijā. Es redzu, kas tūlīt notiksies. Atbildību prasa tad, ja ir sagaidāms rezultāts. Redzi, rezultāts vienmēr prasīs atbildību. Ja Dievs saka, rezultāts sagatavot citus, tad viņš ir tiesīgs pajautāt, ko tu darīji un kā tu darīji. Ja viss, ko es varēšu pateikt, es daudz sludināju vai daudz mācīju, es nedomāju, ka man tur būs laba atzīme beigās. Tas neliecina par labu atzīmi. Kāpēc? Paskatieties no šīs puses. Es runāju uz jums kā uz jauniem kalpotājiem. Es esmu runājis ar jaunajiem kalpotājiem daudz. Tiem, kuros es redzu dāvanu, un dažkārt mēs sakam, notiek draudzēs cīņa par kanceli, citās vietās šī cīņa ir sen izcīnīta, un tikai ir 2-3, kas vienmēr tiek pie vārda. Bet iemesls jau ir kāds. Ir iekšā cilvēkā kaut kāda žēlastība, kas laužās uz āru. Bet tad, kad šī žēlastība laužās uz āru, mēs liksim viņu lietā, vai tas būs kalpošana ar vārdu vai vēl kaut ko. Tas vienalga, lai arī tas ir dievišķs process, tas prasīs milzīgu sagatavošanos, tas prasīs milzīgu praksi. Ikdienā pieredzēt to, tas prasīs kļūdas. Tas būs daudz kļūdas, ko es pieļaušu. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Un tas, ko es gribu teikt, tad, kad mēs esam šajā atbildības pozīcijā, piemēram, kā gans vai vienkārši, kas pārauga draudz līdz gans paceltos, ja mēs atļausim viņam, tad mans uzdevums ir organizēt mācīšanās procesu. Tas neizslēdz to, ka es arī runāju kādas reizes mācīdams vai sludinādams. Bet man ir jāorganizē, lai pirmkārt šie te cilvēki sastopās ik pa laikam, es pat teiktu regulāri, ar visām 5 kalpošanām. Viņi sastopās ar apustuļiem, ar praviešiem, ar evaņģēlistiem, ar ganiem un ar skolotājiem. Kāpēc? Lai viņus sagatavotu. Bez šiem visiem 5 tas nevar efektīvi notikt. Otrs, man ir jārūpējās, lai viņiem būtu prakse. Bez prakses neviens labs vadītājs nav izveidojies. Tas prasīs ļoti daudz prakses. Un no vienas puses, tad, kad man ir iespēja kalpot draudzē ar vārdu, kā mūsdienās to sauc, mani pasauc, un manī ir šis dievišķais potenciāls un žēlastība, kas laužas uz āru un vēsts no Dieva, tiešām no Dieva man ir. Bet tāpat laikā dziļi iekšā man vienmēr ir šī vēlme kaut labāk jūs, kas klausāties, paši runātu. Kaut labāk jūs paši dalītos. Arī es kaut kur varu pagūt savas 10-15 minūtes, varbūt kaut kur iespraukties. Bet kā es kāroju, ka mēs katrs tagad ņemtu dalību. Bet, diemžēl, mēs esam tā ieradināti, kad mums ir jābūt klusu, no mums nekā, kas atnāk uz dievkalpojumu, nesagaida, kā izņemot to, ka tu kopā ar visiem dzied dziesmu un atdod savu destoties. Vai vēl tam līdzīgi. Mēs esam ievazājuši pasivitāti, bet tās nav manas sapulces. Tās nav manas sapulces, kuras es pat negribu atstāt. Ja tā ir mana sapulce, kurā man ir daļa, kurā es aktīvi piedalos, ne tikai dziedādams kopdziesmu, bet ja man ir žēlastība iekšā, kas kaut ko nes kopējam labumam, Dievs caur mani grib kaut ko iedot, tad man tam otram klausītājam ir svarīgi, lai tas pirmais kaut ko pasaka, lai viņš to žēlastību izlaiž ārā. Tāpēc es arī uz tiem jaunajiem gribu teikt. Atcerieties šo te jaunības brīdi. Jūs, kas esat jaunie kalpotāji, atcerieties šo jaunības brīdi.
kad jūs rautin rāvāties pie tā, ka gribētu, jūsos iekšā šī žēlastība deg burtiski, kā grib izpausties. Es nerunāju par to, ka tagad tu paņemsi visu dievkalpojumu, bet tu vari pateikt liecību, tu vari pateikt īsu mācību, tu vari vēl kaut ko pateikt vai kaut ko parādīt. Atcerieties, kā tas lauzās ārā un jums nedeva iespēju. Tad, kad jūs nonāksiet šajā pozīcijā, kad jūs būsiet par kādu draudzi atbildīgs, kā gans vai pāraugs, atcerieties to brīdi, kā jums pašiem tas dega iekšā, un dodiet iespēju tiem pārējiem, kas tanī brīdī arī turpat sēž. Dodiet iespēju, tāpēc, ka mērķis neesi tu. Tu neesi mērķis žēlastības tai kalpošanai. Tu neesi mērķis. Mērķis ir tie, ko tev ir jāsagatavo. Un efektīvākais veids ir prakse. Neizslēdzot mācību, neizslēdzot sludināšanu, bet prakse. Un tad ir nākamās lietas, kad mēs iemācamies, kā to kārtību tur visu organizēt, ka tas nav nekārtīgi. Tajā visā ir kārtība, un 1. korintiešu vēstule 14. nodaļa par to arī runā. Kad ir kārtība, bet padariet sapulces pār savējām, par ikviena sapulci, kur viņš ir aktīvs, radiniet pie darbošanās, vai ne? Dievs mīl tevi, un es arī.